Portfolio for Employment ir jauns projekts, ko finansē Eiropas komisija ar programmas Erasmus+ starpniecību. Sveiki! Mani sauc Līga, un es pavisam nesen izgāju cauri aktīviem darba meklējumiem, un es vēlējos pastāstīt par savu pieredzi. Meklējot darbu, es izgāju cauri dažādiem piedāvājumiem un izsūtīju savu CV uz tādām pozīcijām, kurās es sev izskatīju sev svarīgus faktorus, kas man likās, ka man varētu būt piemēroti. Tur es izskatīju par to, kāda ir darba kultūra, vai viņiem tiek piekopta šī mentoru sistēma, kādas ir ģērbšanās etiķete, un vai šī darba vieta ir ergonomiska un tuvu manām mājām, tā lai viss būtu ērti. Un es tiku uzaicināta uz vairākām intervijām, taču, diemžēl, pēc šīm intervijām es saņēmu diezgan negatīvu atbildi. Man e-pastā tika atsūtīts ziņojums, ka darbu es neesmu saņēmusi. Un, protams, es sajūtos diezgan nelāgi un biju nesaprašanā, kādēļ šo darbu es neesmu saņēmusi, jo diemžēl nekāda atgriezeniskā saite netika dota, kas paskaidrotu, kāpēc es neesmu pieņemta darbā un kas man būtu nākotnē jāpilnveido, lai es iegūtu šo pozīciju. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs vienmēr varat sazināties ar savu izglītības pasniedzēju, izmantojot Portfolio for Employment prakses kopienu Telegram. Jūs varat sazināties arī ar Portfolio for Employment partneriem, nosūtot ziņu izmantojot Portfolio for Employment Facebook un LinkedIn lapas, atstājot komentāru zem video Portfolio for Employment YouTube kanālā vai pa e-pastu, izmantojot Portfolio for Employment tīmekļa vietni. Visām organizācijām, kas izmanto Portfolio for Employment resursus, ir jāizstrādā skaidra datu aizsardzības politika saskaņā ar GDPR prasībām.